dažiem gadiem Lielbritānijā tapa zinām kādi pētījuma rezultāti. Tie atklāja tevi vai šokējošu realitāti. Izrādās vidējais 11-gadnieks neprot atšņorēt kurpes, uzbūvēt telti un iekurt ugunskura. Toties lieliski tiek galā ar dažādām modernajām tehnoloģijām. Daļa pieaugušo šausmās vainoja, ka sen jau to zinājuši. Visas tās mūsdienu uzpariktas ātri vien samaitās jauno paudzi un viņi vairs nepratīs dzīvot reālajā pasaulē. Vai šādam satraukumam ir pamats, ja varbūt realitāte gluži vienkārši ir mainījusies? To šodien centīsimies noskaidrot. Šodien raidījumā skatieties, kas Gundaram Rēderam māca apieties ar jaunajām tehnoloģijām, kāds ir modernā laika paudžu konflikts, kāpēc vietālrunis tomēr nav bezjēdzīgs skolēnam nevajadzīgs štruns. Vide, kur uzskatām sastopas ierastais un modernais, ir mēdīju pasaule. Televīziju, radio un laikrakstus šobrīd papildina internetu portāli un sociālie tīkli. Mēs satikām Latvijas televīzijas žurnālistu Gundaru Rēderu, lai uzklausītu, kā viņš jauno tehnoloģiju ienākšanu izjūt savā profesijā un ģimenē. Tikšanos sarunājām vietā, kas Gundaram saistās ar labām atmiņām – Āgenskalna valsts ģimnāzijā, viņa vecajā skolā. Es varu kolosāli sajūt skolā atkal. Te būt ir un man ļoti patīk. Un vecā skola, Āgenskalna valsts ģimnāzija. Es taisni gribēju reizē parādīt visiem cilvēkiem sporta zāli. Kas tur būs? Volejbols. Aha. Mēs ar draugiem katru ceturtdienu vakaros basketbolu spēlējam pie jums. Nu, lūk, tā kā man nav tā sevi, ja es tagad atnācu uz veco skolu, mēs te diezgan regulāri draugiem, Pārdaugavas mafiju, sanākam un uzspēlējam, uzsportojam. Tāpēc varam iemest acis sporta zālē. Parāt ļoti gaumīgi. Nav liela, bet tāda ērta zālīte. Te mēs sanākam un uzspēlējam. Basketbolu, ne volejbolu, bet var pamēģināt. Turpat blakus sporta zālei ir arī skolas aktu zāle. Arī tā Gundaram saistās ar īpašiem pat liktenīgiem brīžiem. Šeit notika mēģinājumi tautas deju kolektīvam. Skolas tautas deju kolektīvam, kurā es arī piedalījos. Cik mēs to polku tur dejojām, tas arī manai dzīvē pietika, bet tā bija tāda viena laba kompānija, laba atmosfēra, bija ļoti sveiciens Zigrīdai, kolektīva vadītāja, skolotājiem, viņi mums mācēja radīt tādu demokrātisku atmosfēru. Kas vēl ir būtiski šeit, es atceros kaut kādā klasē 9. vai 10. notika kaut kāda skolas diskotēka, un es uzlūdzu dejas vienu meiteni, kuru es pēc tam aprecēju. Nu, lūk, pēc vairākiem gadiem, pēc kādiem gadiem 6, bet kas to būtu domājis, vai ne? Tas arī notika šeit zālē. Manuprāt, tas ir ļoti arī nozīmīga lieta, ko skolā var piedzīvot. Un izrādās, ka tagad skolā pie sienas karājas viena no Gundara sievas radītajām glaznām. Viņš par to līdz šim nemaz nav zinājis. Bet staigājot tālāk pa skolas gaiteņiem, Gundars atceras savu stingrāko skolotāju un dodas meklēt viņas klasi. Sveiki! Sakiet, kas tur tagad apa klasi ir? Mums tagad būs stundas. Vēsture? Tur latviešu valoda nenotiek vairāk? Nekad, ja? Skaidrs. Te, kad es te mācījos, tur notiek latviešu valoda. Man tā klase ir palikusi atmiņā, jo man šausmīgi nepatīk rakstīt sacerējumu. Tā skolotāja. Strādā vēl tāda skolotāja Simpsona jūsu skolā? Jā. Tā ir tā mana skolotāja Simpsona, viņu piespied rakstīt sacerējumus, piespied mīlēt ziedoni, vācieti, un tagad, kad es strādāju par žurnālistu, tas viss man nodeva. Kas iesākts, jāturpina, un Gundars dodas skolotājs Simpsons meklējumos. Viņai bijušā skolnieka pēkšņā parādīšanās ir īsts pārsteigums. Labdien, skolotājs Simpson. Labdien. Labdien. Redziet, mēs te filmējam vienu stāstu par vienu absolventu skolas, un es vedu savu latviešu valodas kabinetu pie skolotājas Simpsons, pa kur es gribēju teikt, ka tad, kad es nemācēju rakstīt to sacerējumu, tad bija viens skolotājs Simpson, kas man mācēja mīlēt vācieti, ziedoni, nemācēja rakstīt sacerējumus. Un tas man dzīvē noderēja. Liels paldies jums. Paldies tev par labiem vārdiem pēc cik daudziem gadiem. Jā. Paldies. Beidz. Tas bija labi, vai ne? Nē, tas bija pārsteigums. Tas bija pārsteigums, protams, man ir pašam pārsteigums. Āgenskalna valsts ģimnāzija toreiz, kad es šeit mācījos, saucās Rīgas 73. vidusskola, un tas vēl bija padomju laiks. Tieši bija faktiski sākās atmoda.
Un man likās, ka tas tā ļoti labi sakrit. Man bija tāda jaunība, daudz kas notiek pirmo reizi, un arī valstī daudz kas notiek pirmo reizi, un man likās, tas tā ļoti labi sasaucās. Gundars Āgenskalna valsts ģimnāzijā pavadīja 3 vidusskolas gadus. Mācījās klasē ar humanitāro novirzienu un atceras, ka tolaik ar draugiem bijuši diezgan palaidnīga kompānija, kam šķitis, ka divnieku pelnīšana ir pat drusku stilīga stēle. Protams, ka kas ir vidusskola, tas ir tas fundaments, kaut kāds pamatu ieliec tai tālākai dzīvei. Bet atkal, tu nekad nezini, kas tev tieši noderēs no tā, ko tu vidusskolais mācījies. Es jau vienmēr arī mēģinu teikt, ka atceries, teiksim, arī savai meitai saka, viņa mācās vidusskolā, ka tie gadi, ko tu tagad tajā skolā izdzīvo, viņi ir paliekoši, viņi ir interesanti un izbaudi to īstenībā. Nē, es tik ļoti arī novēlu tomēr neiespringt tik drausmīgi un tā iecepties pa tām atzīmēm. Nē, tas viss ir vajadzīgs ar mēru, bet ar mēru tev vajag tomēr to laiku arī izbaudīt un to, pavadīt tos gadus ar tādā, foršā noskaņojumā. Man liekas, tas ir svarīgi. Tieši savos bērnos Gundars pamana, cik stipri pasaule apkārt ir mainījusies. Kaut pats vēl lieto diezgan senu Nokijas telefonu modeli. Viņš zina, ka padoms jauno tehnoloģiju jautājumos jājautā tieši dēliem. Es domāju, ka viņi ir vairākas reizes gudrāki par mani šais lietās, un to, tas nav nekāds noslēpums. Un par aplikācijām, par jaunākiem mobilo telefonu modeļiem un visu citu interneta piedāvājumiem un iespējām viņi zina daudz vairāk. Un, teiksim, man puikas, man ir 2 dēli, es tu vienos vārtos varu tikai klausīties, un tad viņi man konsultē, kas ir šis un kas ir tas. Un, tā ir viņu pasaule. Bet atkal no otras puses, acīm redzot, tagad tāds laiks, un acīm redzot, tagad tai dzīvē būs citas prasības. Redzēsim, kā jaunieši tālāk sadzīvos. Ar savām priekšrocībām un iespējams kaut kādām problēmām. Eksperti un skolotāji apstiprina. Jā, bērnu uzvedību un pasaules konstruēšanas paņēmieni šobrīd patiešām atšķirs no tā, kā uz pasauli raugāmies un lietām pieejam mēs, pieaugušie. Jaunieši ir iemācījušies sausi un kodolīgi pateikt lietas 160 zīmēs vai 140 zīmēs, izmantojot šo pašu Twitter formātu. Un šīs te viņu savstarpējās sarunas un arī tas, kā viņi mēdz tagad komunicēt ar vecākiem, iespējams ir veidojies tieši tādā pašā veidā. Viņi spēja ātri, sausi un faktoloģiski kaut ko izklāstīt. Un viss. Lielāko daļu pieredzes viens urbānā vidē, proti lielpilsētā dzīvojošs bērns, labklājības sabiedrībā dzīvojošs bērns, dzīvo pavisam savādākā pasaulē, citādākā pasaulē nekā, piemēram, tie bērni, kuri auga 70. 80. gados, 20. gadsimtā, proti, piemēram, manas paaudzes cilvēki. Un šīs atšķirības saistās tieši ar informācijas sabiedrības specifiku, proti ar to, ka lielu daļu pieredzes cilvēki mūsdienās konstruē nevis reālajā sociālajā vidē, bet gan tā saucamajā virtuālajā vidē. Un tas nenozīmē, ka šī pieredze ir sliktāka, tā vienkārši ir savādāka. Tomēr pieaugušo lielākās bažas bieži ir par to, vai jaunieši, kas tik daudz laika pavada sazinoties virtuālajā telpā, vispār spēj komunicēt arī aci pret aci, jo iepazīšanās sociālajā tīklā tomēr atšķiras no pirmajiem acu skatieniem kafejnīcā vai ballītē. Piemēram, kāds vācu laikraksts nesen vēstīja, ka aptuveni pēc 20-30 gadiem cilvēki reālajā ikdienas dzīvē ierastajos veidos vairs neiepazīšoties nemaz. Es to tā ļoti nemanu, ka viņi tur būtu ļoti mainīsies tā komunikācija. Viņi tāda, kāda bija pirms tiem 10 gadiem, viņi arī savā starpā runājās, bet, protams, ir visi Twitteri, ir draugiem LV, kuros viņiem notiek šī komunikācija. Jā, tas vēl ir nācis klāt, bet tādēļ, lai teiktu, ka viņi savā starpā nerunāt, es tā negribētu teikt. Tā gluži nav, ka ikdienā cilvēki vairs nemaz netiktos un nerunātos. Tomēr jauno mēdīju pētnieki brīdina. Jāpieņem fakts, ka, piemēram, iepazīšanās pamazām pārcelsies tieši uz internetu vidi. Līdzīgi kā algu tagad saņemam internetbankā, biļetes pērkam internetā, arī iepazīšanās pāries uz virtuālo vidi. Līdz ar to pazudīs pirmais flirts, acu skati un nejauši pieskārieni, tomēr ļaudis aizvien iepazīsies un galā arī satiksies. Pie kām virtuālā telpa sniedz mums arī līdz šim nebijušas komunikācijas iespējas. Cilvēki, kurus iepriekš šķīra liela attāluma, mūsdienās itin viegli citu internetā var atrast pēc vārdu uzvārdu un sazināties kaut vai katru dienu. Un tomēr kaut kur dziļi sirdī daudziem no mums mājo bažas, ka visas šīs jaunās lietas ne pie kāda laba gala neaizvedīs. Kāpēc tā? Skolotāju un vecāku nelaime ir tā, ka
lai gan mēs paši ļoti aktīvi bieži vien lietojam sociālos tīklus, arī mūsu paradumi ir mainījušies, arī mēs nespējam dzīvot bez mobilā telefona, mēs savu pieredzi tā abstrahējam no tās saucamās bērniem vēlamās pieredzes un bērniem vēlamā dzīvesveida. Turpmāk raidījumā skatieties, kāpēc arī vecākiem jāprot orientēties jaunajās tehnoloģijās. No vienas puses mēs baidāmies no citādā un jaunā, bet no otras puses tas mūs arī fascinē. Un brīžiem mēs nejūtam, kā mūsu pašu paradumi mainās. Tad kāpēc, lai bērniem tie palikt mūžam vienādi? Skaidrs, ka no jaunā ir bail, un ja ir runa par bērniem, tad bail ir divtik, jo par viņiem mēs uztraucamies vēl vairāk nekā par sevi. Taču apturēt pasauli nav mūsu spēkos. Atliek vien griezties tai līdzi. Agrāk nebija tā, ka arklis vai āmurs vai stelles valda pār tevi. Bet šobrīd ir tā, ka ja es nepaņemu šo te niecīgo metāla plasmas gabaliņu sev līdzi uz darbu, tad principā man darba diena ir savādāka, es esmu kā bez rokām. Televīzijas raidījuma Nākotnes parks vadītājs Reinis Zitmanis ikdienu izzina tehnoloģiju jaunumus un nebaidās atzīt, mūsdienās cilvēks gan skolēns, gan pieaugušais ir nenovēršamā tehnoloģiju pavadā. Piemēram, mēs strādājam nevairs tikai darbā, bet arī mājās, vilcienā vai pļavā, jo tehnoloģijas ir devušas iespēju to darīt jebkur. Tas, ko mēs saucam par evolūciju. Mēs evolucionējam un mēs maināmies. Ņemsim par piemēru vienu ļoti saprotamu lietu, kas ir saprotama visiem, un tā ir rakstība. Un mēs, protams, nevaram noliegt to, kad rakstība ir mainījusies daudzus gadsimtus uz priekšu. Sen atpakaļ bija mezgliņa raksti, ķīļa raksti, bija izcirstas plāksnītes, un tikai pēc tam parādījās tinte, kaut kādi irbulīši, kaut kas rokā turams kā rakstīt. Šobrīd mēs esam iemācījušies ātri, pārsteidzoši ātri ģenerēt ārprātīgu apjomu ar tekstuālu informāciju, spaidot podziņus vai ekrāniņus. Un nenoliedzam, jo īpaši vecāks paaudzes cilvēks saka, kad kāds tev ir rokraksts? Tie bērni šodien vairs vienkārši nemāk rakstīt un tā, un tas taču ir tik šausmīgi, un ko tas viss ar mums ir izdarījis un tā. Bet tā ir evolūcija. Nepaies nemaz ne tik ilgs laiks, kad mēs varēsim rakstīt vai ģenerēt šo te saturu, kaut vai ar to pašu domu palīdzību vai kaut ko tam līdzīgu. Traģēdija tā bieži vien šķiet vecākiem un skolotājiem, un jauniešiem bērniem patiešām tā nešķiet traģēdija. Man interesē tās visas tehnoloģiju lietas, un vecāki cilvēki jau tagad no tehnoloģijām jau īpaši nesaprot, tāpēc, ka tagad tas jau viss tikai pēdējā laikā, pēdējā gadsimtā, 21. gadsimtā viss tikai parādījās tās visas modernākās tehnoloģijas, un pieaugušie to nevar pierast pie tām tehnoloģijām un neko nevar izprast. Un kā jaunatne mūsdienu, no pašas bērnības visi ļoti tiek interesēti šajās lietās, un viņi to ļoti, ļoti ātri apgūst. Varbūt ar laiku skolotājiem vajadzētu tā kā sazināties ar bērniem, varbūt pat kaut kādā Twitterī vai kaut kā tā, varbūt atgādināt kaut ko, jo tas kaut kā satuvina, varbūt pedagogu un tātad skolnieku kaut kādus attiecības varbūt. Nav izpētījuši tie lielākie, pieaugušākie cilvēki varbūt, un viņi tāpēc ar to nepieņem. Viņi vienkārši varbūt to nav pārbaudījuši. Es ar daudzus nelietoju īpaši, bet viņi vispār tam nesako tik daudz līdzi. Viņi vairāk varbūt tās ir mazliet vecmodīgāki. Es domāju, ka mēs drīzāk varam viens otram tās paudzes kaut ko sniegt. Mēs varam vairāk viņiem palīdzēt par šo mūsu tēmām un viņi atkal vairāk par savējām. Un tieši šeit parādās viena no lielākajām jauno laiku pārmaiņām pieaugušo un bērnu komunikācijā. Ir pienācis brīdis, kad bērni pavisam praktiskā veidā var pamācīt savus vecākus un skolotājus. Klasiskais mācīšanas modelis brūk un jūg, sev līdz nesot vispārēju satraukumu. Mums ir darīšana ar jaunu paudžu konflikta veidu.
ir mainījušās informācijas sabiedrībā, mainās pedagoģiskās attiecības, kas klasiski vienmēr ir bijušas asimetriskas. Tātad vecākais, pieredzējušākais cilvēks vienmēr pēc definīcijas ir bijis gudrākais. Un jaunākais, protams, tātad līdz ar to mazāk pieredzējušākais ir mazāk gudrāks, un ir skaidrs, ka tam, kurš ir mazāk pieredzējis, ir pienākums un uzdevums mācīties no tā, kurš ir gudrāks un vecāks. Ja? Tātad vecums un pieredze automātiski nozīmē gudrību. Šīs attiecības aizvien saglabājas nemainīgas, ja runājam par reālo sociālo vidi. Vecāki un skolotāji aizvien ir dzīvē vairāk pieredzējuši un spēj sniegt bērnam padomus. Taču tehnoloģija joma ir vide, kur bērni dzīvo kā zivs ūdenī, bet pieaugušie nē. Līdz ar to baidās un ir neapmierināti, jūtot, ka daļēji zaudē savu līdz šim vispārējo autoritāti. Izsakoties zinātniski, asimetriskās pedagoģiskās attiecības pamazām kļūst simetriskas. Ko tad nu darīt, jūs jautāsiet? Tas nebūtu nenozīmē, ka pedagogiem jāraksta atlūgums un vecāki ir bezspēcīgi, jo reālajā sociālajā vidē taču pieaugušie aizvien ir eksperti. Man daudz īpaši nekādas atšķirības nav. Viņiem vecāki ir vecāki un viņiem ir vēl vairāk pieredzes, bet jaunākiem ir tā mazāk pieredzes, un tāpēc ir dažādi citādi uzskati salīdzinājumā citam ar citu. Šajos jaunajos apstākļos amerikāņu pedagogs un informācijas sabiedrības pētnieks Marks Prēnskis ir nācis klajā ar savu sadarbības pedagoģijas teoriju. Par sadarbību pedagoģijai runāts jau simtiem gadu, bet šis tomēr ir pilnīgi jauns skatījums. Klasiski sadarbība nozīmē ieklausīšanos savā audzināmajā, taču jaunajā modelī bērni mācās no pieaugušajiem, bet pieaugušie no bērniem. Tā ir reāla sadarbība, jo katrs ir eksperts savā jomā. Bērni ir ļoti palīdz skolotājiem, un tas viņiem ir tieši gandarījums, ka viņš var palīdzēt skolotāji to, ko viņš zina, un kad skolotāji arī ir pateicīgi, ka viņi viņai palīdz. Piemēram, es zinu daudz skolotājus. Viņi nevar kaut ko atvērt vai ko skolēns uzreiz, es gribu palīdzēt, un tad viņi palīdz, un skolotājs pasaka paldies, un tas viņiem ir gandarījums tieši, ka viņi var kaut ko palīdzēt. Vecākiem jāmēģina arī mēģināt arī spēlēt spēles, jāmēģina tikt viņiem arī līdz, un tad būs vieglāk. Es domāju, ka ar to jāsāk, ar to ir jāsadzīvo, un ka tas respekts un autoritāte kaut kā mainās. Jauni cilvēki, tas ir normāli, ka tu sāc prasīt padomu arī viņiem, un cienu viņus vairāk droši vien nekā pirms 50 vai 100 gadiem. Tā hierarhija kaut kā mainās īstenībā, un tas tikai normāli. Bet pedagoģiskajā procesā, audzināšanas procesā vecākiem un skolotājiem ir tāda vēlēšanās, lai bērni rīkotos pēc tiem uzvedības modeļiem, kādi bija viņiem. Un man šķiet, ka tā kā tikko audzināta es, kā rīkojos es, tā ir labi un pareizi. Jaunos apstākļus patiešām ne visiem ir viegli pieņemt. Ja bērns rīkojas savādāk, pie tam tā, ka mēs to īsti nesaprotam, likumsakarīgi rodas bažas un neapmierinātība. Viņš šēro, laiko, tvīto, sērfo internetā un nevar īsti paskaidrot, ko tas viss nozīmē. Bērns sastopas ar to, ka viņam arī vecākam ir mazliet grūti paskaidrot, ko viņš tur dara un kāpēc viņam tas ir vajadzīgs, jo viņam ir cita vārdnīca viņa rīcībā. Vecāku vārdnīca nesaprot šos vārdus un viņš nespēja izstāstīt, un tas vecāks nespēja saprast. Tas ekrāns ir tā kā durvis uz aizspoguli, ja mēs izmantojam, tā teikt, jau klasisku simbolu Alise brīnumzemē, vai Alise aizspogulī. Tā ir vesela pasaule, kas ir ekrāna otrā pusē. Un mums ir pašiem jāiemācās šajā pasaulē iekļūt, šajā pasaulē darboties, saprast šo pasauli. Un, ja mans mērķis ir saprast manus bērnus un saprast manus studentus mūsdienās, tad man ir jāsaprot, kas notiek tur, spoguļu otrā pusē. Mēs nevaram pilnībā ietekmēt informāciju, kas ikdienu cirkulē mūsu bērniem, ietekmē un savā ziņā māca viņus. Protams, katrs eksperts ieteiks limitēt interneta lietošanu, izmantot tehnoloģiju sasniegums liederīgām un izglītojošām darbībām, nevis agresīvu spēļu spēlēšanai. Mēs centīsimies to visu regulēt, cik spēka, bet tik un tā kādā brīdī bērns var saņemt aizdomīgu vēstuli Facebookā vai tikt klases biedra apcelts Twitterī. Ja mēs gribam saviem bērniem būt draugi, domu biedri, padomdevēji un līdzvērtīgi sarunā, ja gribam viņiem palīdzēt, mums ir jāspēj runāt par līdzīgām lietām un daudz maz jāsaprot viņu pasauli. Vecākiem ļoti labi jāapzinās, ka
bērniem ir jābūt tur, kur viņiem ir jābūt. Ja klases biedri lieto un ja viņam ir vieglāk komunicēt sociālajā tīklā, lai viņš arī to dara. Bet mums ir arī jāsaprot, ka mēs esam atbildīgi par to, vai ar viņu tur negadīsies kāda nelaime. Vai viņam ir izskaidroti tie riski, kas arī tur ir. Un tāpēc arī mīļajiem vecākiem jābūt vismaz tādām zināšanām un kompetencēm, lai viņi mūsdienu šajā te laikmetā būtu vispār spējīgi palīdzēt bērnam un spējīgi bērnu, literāli runājot, aprīkot ar ieročiem. Mēs noteikti nevaram krist galējībās un baiļa vai nezināšanas dēļ, piemēram, paziņot, ka tas muļķīgais telefons, kur iekšā ir internets un pat nav poga, vispār nekam neder un nav vajadzīgs. Tā mēs ne tikai atņemsim bērnam iespēju iemācīties dažādas turpmākajā dzīvē nepieciešamas tehnoloģiju prasmes, bet arī traucēsim viņa sociālo dzīvi. Pieredzes apmaiņa par lietām, kas bērniem kopumā ir nozīmīgi, ir ļoti svarīgi tavam bērnam, lai viņš būtu sociāli piederīgs. Ja tavam bērnam tavu principiālo, nevis ekonomisko iemeslu dēļ nav šis te dators vietārunis, vai viņš netiek tam klāt tādā līmenī, lai viņš vispār zinātu un izprast, kas tur notiek, un viņš spētu ar vienaudžiem vienlīdzīgā līmenī par to runāt, viņš netiek cauri sociālajai barjerai. Viņš klasē zināmā mērā nepiedalās kaut kādos procesos. Un tas ir ļoti slikta komunikācijai. Es uzskatu, ka vajag to ļaut, tāpēc, ka tas var turpmākajā dzīvē tas noderēt. Tās visas tās zināšanas un darba jomā pieņemsim kā IT speciālists un pieņemsim par telefoniem, pieņemsim daudz ko zina. Tas viss nodara darba jomā, un tas ir ļoti noderīgi, un tas pasaulē ir ļoti pieprasīts darba vietās. Pētnieki skaidro, ka mēdīju pedagoģijā šobrīd iezīmējas divi virzieni. No vienas puses tiek runāts par to, ka mēdīju prasmes ir jāsekmē, un tās ir ļoti noderīgas, tāpēc arī skolās noteiktu mērķu sasniegšanai tehnoloģijas jāintegrē un jāizmanto pēc iespējas vairāk. No otras puses tiek domāts, kā palīdzēt iemīlēt bērnam arī tā saucamo īsto dzīvi. Savukārt mūsdienu digitālais pilsonis un cilvēks, kurš jūtas kā informācijas sabiedrības īstenais loceklis, iespēju uzturēties abās šajās pasaulēs uzskata par savām cilvēktiesībām. Es domāju, ka šobrīd bez datora mēs nevaram iztikt nemazam, jo lielākoties visas lietas notiekās virtuālajā pasaulē, un arvien vairāk un vairāk tiek, var teikt, viss pārnests. Šobrīd arī pāraksti, mēs varam neiet uz banku, mēs varam visu nokārtot internetā, mēs varam mācīties internetā, mums nav jābūt klātienē, un no tāda viedokļa varbūt, ka tas ir labāk. Manuprāt, datori vispār ir labi vērtējumi, tāpēc, ka tur mēs gūstam ļoti daudz informācijas un ir plašas iespējas sazināties gan ar draugiem, gan ar skolotājiem, un līdz ar to mēs izmantojam arī mācībām. Protams, es domāju, ka varbūt par daudz, tāpat arī datori varbūt par daudz. Un ir jāmāk viņus lietot tik, cik viņus vajag. Un lai tas palīdzētu, nevis lai tas traucētu vai atņemtu laiku. Es rēķinos, ka viņi vairāk laika pavada internetā, bet pašā laikā man arī nav stresa, ka viņi kaut kā apzog sevi. Pagaidām to balansu mēs cenšamies noturēt, un cik tas no mums pār atkarīgi tur vecākiem. Bet, es domāju, ka ir ok, ka tas ir normāli. Tā ir tāda dzīves sastāvdaļa, ar ko jārēķinās. Tāpatās ir sports, ir ikdienas dažādas aktivitātes, un viss tur kaut kā ir labi. Eksperti ir vienisprātis. Ja vienīgā bērna nodarbe ir dators un citas tehnoloģijas, tad viņš tiešām tur var iestikt par dziļu un zaudēt komunikācijas spējas ar citiem cilvēkiem. Bet ja viņam vēl bez tā visa ir treniņi un nodarbības un viss kas tāds, ticiet man, nekas slikts ar viņu nenotiks, ka viņš arī sēž pie datora. Tad tas ir pozitīvi un tad tas ir arī iegūms, ka viņš māk tās lietas. Mēs jau varam purināt galvu un teikt, kad mēs augām, tā visa nebija un iztikām gluži labi. Bet patiesība ir tāda, ka tehnoloģijas ir atnākušas uz palikšanu un nekur nepazudīs. Tas nav vīrus, ko drīz vien izdosies pārslimot. Lai arī varētu šķist, ka jauno mēdīju pasauli taču nav tā īstā un pareizā, ka internetā gūtā pieredze īsti nedara kārtīgai intelektuālai izaugsmē, agri vai vēl nāksies vien atzīt, ka arī realitāte laika gaidā var mainīties. Jaunajai paaudzē, kas aug tehnoloģiju laikā, reālā dzīve ir gan tā, kur jāprot aizšņorēt kurpišņoras, gan tā, kas ekrāna otrā pusē.
Neapvainosimies, ka visās lietās vairs neesam tie gudrākie. Cienīsim par sevi jaunākos nevis viņu vecuma, bet personības un prasmju dēļ. Un pacentīsimies kādā brīvākā brīdī uzzināt, kas īsti ir Twitteris, Instagram, Facebooks un citi modernie brīnumi. Būs par ko ar bērniem parunāt un var gadīties, ka arī pašiem iepatīkas.